Agrā bērnībā cilvēka redzes strauji attīstās. 6 gadu vecumā tā ir attīstījusies pilnībā. Tomēr vienam no 5 bērniem ir redzes traucējumi. Tā kā bērni par to nezina, viņi domā, ka viņu redze ir normāla. Kur viens bērns redz 8, cits var saskatīt 3. Bieži vien arī skolotāji un pieaugušie nezina bērnu redzes traucējumu pazīmes un kļūdaini nospriež, ka viņi ir neapķērīgi vai grūti apgūst vielu. Tāpēc ikvienam bērnam ik pēc gada vai 2 būtu jāpārbauda redze pie profesionāļa. Ja tas nav iespējams, vecākiem un skolotājiem ir būtiski zināt pazīmes. Lūk, dažas redzes problēmu pazīmes. Skolēns lūdz atļauju pārsēsties no pēdējām rindām pirmajās. Skatās drauga burtnīcā nevis uz tāfeles. Samiec acis, lai redzētu tālumā. Aplūko priekšmetus no ļoti tuva attāluma. Viņam neveicas rokdarbos un ir ārkārtīgi slikts rokraksts. Dažreiz bērni pat neveikli staigā, vai arī viņiem ir nopietnāki simptomi, kā acu asarošana vai nieze. Lai veiktu vienkāršu redzes pārbaudu, lūdziet skolēnam aizsegt aci un skaļi nolasīt standarta redzes pārbaudas tabulu no 6 metru attāluma. Skolēniem no 6 gadu vecuma vajadzētu spēt saskatīt visas rindas. Arī to, kas atzīmēta ar 20, 30. Tad atkārtojiet ar otru aci. Pārbaudas laikā vērojiet bērna stāju un uzvedību. Lai salasītu tabulu, viņiem nevajadzētu kustēties vai piešķirt galvu, grozīt acis vai stipri mirkšķināt. Ja kādam atklājat redzes traucējums, lūdzu informējiet vecākus, ja iespējams arī skolas ārstu vai direktoru. Ir svarīgi sniegt saulaicīgu palīdzību, lai bērni varētu mācīties un dzīvot labāk, un lai novērstu turpmākās veselības problēmas. Kad bērnu būs apskatījis acu ārsts, iespējams viņa sekmes strauji uzlabosies. Zemāk meklējiet saiti, lai leju pielādētu vienkāršu redzes pārbaudas tabulu, ko iespējams izdrukāt ar parastu printeri. Kā vienmēr gaidīsim jūsu atsauksmes komentāru sadaļā. Lūdzu, abonējiet mūsu YouTube kanālu un sekojiet mums Facebook mājaslapā. Paldies, ka skatījāties!